Šodienas tēma, par ko mēs parunāsim, būs Asset Protect Elite produktu licence, kurā iekļaujās vairāki elementi, un šajā Elite produktu licencē pakā vai kā viņu vēlās saukt, šajā komplektā iekšā ir ļoti plaša, visaptvaroša aizsardzība ar profilaksi, ar XDR risinājumu un daudzpusīgu aizsardzību. Bet sākumā sāksim nedaudz ar kopējo informāciju par Asset, kas ir argumenti Asset priekšrocībām. Šajā gadījumā tas Asset priekšrocības ir tas, ka Asset jau ir 30 gadu pieredzi, jau ilglaicīgi izstrādā drošības risinājumus. Tas, ka ir privāts uzņēmums, īpašnieki ir privāti, nav valsts iestāde, līdz ar ko intereses netiek diktētas. Ir fokus šim uzņēmumam uz tehnoloģiju attīstību, tas ir Eiropas Savienības uzņēmums, kas ir bieži vien spēlē lielu lomu, kur tiek radītas tehnoloģijas, tad Asset ir uzņēmums ar mērķtiecīgu un stabilu izaugsmi. Ir joprojām īpašumā cilvēkiem, kas dibināja šo uzņēmumu. Tas nozīmē, ka stabils un nemainīgas šīs vērtības ir un Asset aizsargā izaugsmi. Tad 30 plus, vairāk kā 30 gadu pieredze. Eiropā viens no pirmajiem drošības risinājumu uzņēmumiem un mērķtiecīgi aizsargā lietotājus, kur izvēlās Asset produktus, un skaita ziņā jau ir ļoti liels klientu apjoms, cilvēku lietotāju skaits, kas lieto, pār pa 200 valstīm, 400 tūkstoši biznesa klienti, un privātie klienti arī ļoti daudz. Ir tā, ka ne tikai Asset izstrādā aizsardzības risinājumus, bet piedalās arī izpētēs un jaunu risinājumu tehnoloģiju radīšanā. Kā piemēram, Industroyer analīzē, izpētē un atklāšanā, Krokā un Logikā, arī piedalījās Asset, un ne tikai izstrādā, bet arī pēta. Un arī domā par sabiedrību, kā saka, izglīto, piedalās zinātniskās izstrādēs un informē sabiedrību par aktuāliem drošības notikumiem, precedentiem un lietām, kam pievērst uzmanību. We Live Security logā. Tas būtu tādos divos vārdos par Asset. Un mēs tad iesim tālāk pie paša Asset Protect Elite. Šīs ir tie punkti, tās tēmas, ko mēs apskatīsimies, kas iekļaujās šajā produktu licences pakā. Bet līdz šai pakai mēs nonāksim. Iziesim cauri, kā šīs produktu licences, produktu pakas, kā viņas būvējās. Tad ir Asset Protect Entry līmenis, kurā iekļaujās pārvaldības konsole, ar darbstaciju aizsardzība un serveru aizsardzība. Tad tālāk ir Protect Advanced, nākamais aizsardzības līmenis, kurā iekļaujās jau arī mākoņu smilškastes risinājums vārdu Advanced un pilna diska šifrēšana. Nākamais aizsardzības līmenis ir Asset Protect Complete, kurā iekļaujās arī e-pastu servera aizsardzība, Cloud Office Security, kas ir mākoņu programmu Office 365 un arī Google Workspace aizsardzība. Un šeit jau nāk iekšā jaunais, līdz šim neesošā funkcionalitāte Vulnerability and Patch Management, kas ir ievainojamība un atjauninājumu pārvaldības sadaļa. Tai mēs pieskarsimies vairāk šodien, jo tā ir pavisam jauna lieta. Un tad mēs esam nonākuši līdz licencei, kas ir Asset Protect Elite, kurā bez visa iepriekš minētā klāt nāk vēl Asset Inspect, kas ir XDR risinājums, un Secure Authentication, kas ir multifaktoru autentifikācijas risinājums.
Šādas ir tās asset aizsardzības līmeņi. Šādi ir. Iesim tad tālāk iesim pie pašas šīs Protect Elite licences, jeb aizsardzības līmeņa, kurš iekļauj šajā gadījumā visu šeit minēto. Un sāksim tad mēs ar aizsardzību darbstacijām un serveriem, kas ir primārā lieta, iekārtu aizsardzība. Tad darbstacijām endpoint security, serveriem server security. Un atbalstītas tiek visas operētāja sistēmas. Tas, kā tiek aizsargāts, ir tātad asset endpoint security platforma ir uzņēmuma ierīcēs izvietots drošības risinājums, programmatūra, ko uzstāda, un tiek konstatētas un liektas ļaunprātīgās programmatūras, ļaunprātīgās darbības, un server security ir produkts, ka šī programmatūra, kur ir pielāgota vairāk serveriem, tā skaitā, ja tie ir file serveri, serveru dažādām funkcionalitātēm. Pielāgotāks vairāk risinājumu taisno serveru operētāju sistēmai. Tādā formā. Kā par operētāju sistēmām jau kā minēju, tātad Windows, Mac, Android, arī Linuxim, endpoint security, Android arī mobilajām iekārtām, mobile device managements, kas ir iOS un Macintosh iekārtas arī ir, un serveru drošība arī Windows, Linux un arī mākoņu serveri. Par pašu aizsardzību. Mūsdienās, kad pasaulē ikdienas darbībās arvien vairāk un vairāk iesaistās lietas, kas ir internetā, mākonī un plaši pa visu pasauli, vairs ar vienu punktu nepietiek. Un līdz ar ko esat par šo domājot, arī ir jau labu laiku izmantot daudzslāņu tehnoloģijas, kas uzlabo konstatācijas, detekcijas iespējas, ko var konstatēt no ļaunprātīgām rīcībām. Gan uzvedības skenēšana, gan pārbaudes dažādās formās. Un šī metodoloģija, kā tiek pārbaudīts, tiek visu laiku uzlabota. Šeit mēs tagad apstīsimies, kā nedaudz virspusē diezgan, jo mums būtu jāiedziļinās detalizēt, tas mums prasītu ļoti daudz laika virspusē, kā šī daudzslāņainā aizsardzība notiek, kā tiek īstenota. Tātad ir slepenā formula, angliski secret sauce, esat sauc šo slepenā mērce vai formula par daudzslāņu aizsardzību. Tātad ir vairāki slāņi, ir pirms izpildes slānis, tad ir izpildes slānis un pēc izpildes slānis, kuros tiek veiktas pārbaudes un konstatētas ļaunprātīgās programmatūras vai darbības, kuras būtu sliktas, bīstamas, un jau ar to vulnerability un patch managementu arī potenciālās ievainojamības tiek konstatētas. Tātad visos posmos esat skatās līdzi, vai netiek konstatēts kādas ļaunprātīgas darbības. Un tātad antiļaunprogrammatūra, kas ir pats pret vīrusiem sliktajām programmatūrām, pret pikšķerēšanu un surugātu pastu aizsargā esat drošības risinājumu tīkla uzbrukuma aizsardzība, pievienoto iekārtu pārvaldība, kas ir var tās pašas USB zibatmiņas, flašiņus var kontrolēt, atļaut, aizliegt, pievienoto iekārtu, kā saka, kontroli. Tad ir, ka visi esat risinājumi balstās arī uz mašīnu mācīšanos, exploit bloķētājs, ja ir kaut kādas ievainojamības, tad ir drošais pārlūks, tiek iekļauts aizsardzības risinājumos. Drošais pārlūks izpaužās tādā formā, ka tiek izmantots operētāja sistēmas noklusētā pārlūku programma, bet startējot šo pārlūku programmu, tiek liekts startēties pluginiem addoniem, kas var būt trešo pušu un var nebūt zināms, kas šajos pluginos iekšā ir.
līdz ar ko, tad vienkārši viņiem neļauj startēties. Un otra lieta, ka pats pārlūka process arī tiek atmiņā atdalīts, lai varētu aizsargāt. Par PLC un internetu es redzu, jau ir ierakstīts jautājums par IoT iekārtām, lietu internetu. Šis ir vairāk tad jāstāsta no operētāja sistēmas viedokļa, ja var aizsargāt operētāja sistēmu, kā piemēram, ja ir Android operētāja sistēma, tad var droši arī iekārtas, šīs gudrās iekārtas arī aizsargāt. Bet lietu internets, tas ir atsevišķi varbūt diskusija, un tur ir atkarīgs no tehnoloģiskā risinājuma. Jo, ja tas ir, piemēram, firmvāra, kuram nav gluži Androida vai kāda cita operētāja sistēma, tad ir jāstāsta, kā viņi var. Bet ir arī tīkla aizsardzības, kā, piemēram, var tīklu aizsargāt, un tad tas jau ir citā līmenī. Tā, bet par šīm Internet of Things lietām varbūt pieskarsimies vēl nedaudz vēlāk. Jā. Bet tātad par drošo pārlūku programmu atgriežoties, jā, tad startē noklusēta operētāja sistēmas, liedzot startēties pluginiem un atmiņā šo procesu atdalot, lai varētu papildus aizsargāt. Tādā formā. Tā. Un brute force uzbrukumus arī aizsargā un aizsargā arī Android iOS iekārtas var aizsargāt. Tātad prevent, kā saka, neļauj notikt sliktām lietām, konstatē lietas un sniedz atbildību risinājumu ļaunprātīgo programmu vai darbību konstatācijām. Tas tātad nodrošina darbstaciju un serveru aizsardzību, kā iekārtu aizsardzību. Tas ir par darbstacijām un serveriem. Tālāk šajā licencē Elite nāk iekšā arī pilna diska šifrēšana. Pilna diska šifrēšana, jeb full disk encryption produktu nosaukums, datu aizsardzība, jebkura izmēra līmeņa uzņēmumiem. Full disk encryption, ko tas palīdz? Viņš palīdz ievērot, piemēram, GDPR, jo datiem ir jābūt šifrētiem, vai neredzamiem, ja tiek uzkrāti vai glabāti personu dati, kā piemēram līgumos, tur būs iekšā personu dati, un nodrošināt to, ka ja arī, piemēram, iekārta kā portatīvais dators tiek nozagts un uz šī portatīvā datora cietā diska atrodas šī informācija, ka viņa nav salasāma, viņa nav nolasāma, ja nezinu šo šifrēšanas atslēgu. Tas ir viens ir par GDPR un citiem noteikumiem. Tālāk ir ērti pārvaldīt, jo viss notiek vienā centralizētā pārvaldības konsolē. Var ieslēgt šo šifrēšanu attālināti, var ieslēgt, izslēgt paroles, resetot šifrēšanas, var bloķēt lietotāju piekļuvi, ja tāda ir šī vajadzība, plašas iespējas. Un, principā, aizsargā uzņēmumu datus ar vienkāršu, bet jaudīgu risinājumu. Tagad nedaudz par galvenajām funkcionalitātēm. Tātad viss ir reboot logins, kas nozīmē, ka nevar nemaz iestartēt iekārtu, ja nav ievadīta parole, lai varētu atšifrēt šos datus, lai tiktu klāt šim cietiem diskam. Tālāk, kad tiek šifrēts viss disks, visi disku šifrēšanas iespējas, nevis atsevišķas mapītes, kas it īpaši portatīvo iekārtu, portatīvo datoru gadījumā, kad dators var tikt strādāts no office, var strādāt no mājām, var strādāt no kafēnīcas, ka ja šī iekārta staigā apkārt, kā es mīlu teikt, tad ja viņi tiek nozagta arī izjaucot un cieto disku pievienojot citai iekārtai, nebūs iespējams šos datus nolasīt. Ja šifrēšana netiek veikta, tad atliek vienkārši pieslēgt cieto disku pie citas iekārtas un visu, kas ir šajā cietajā diskā, šajā iekārtā, visus datus var nolasīt.
Tātad vēl tas ir pārvaldāms caur Asset Protect konsoli. Viss ir no vienas, kā saka, centralizētas pārvaldības vides. Paroļu politiku ieskatīšana centralizēta, attālināt, varat bloķēt, anulēt, attiestatīt paroles pārvaldītājās iekārtās, identitātes un datu aizsardzību nodrošina, ir dažādām operētāju sistēmām var uzstādīt, un MacOS un Windows var tik šifrēti, var uzstādīt ar pāris klikšķiem, kā saka, konsolē ieklikšķi ir ieslēgt, un tiek izveidot uzdevumi, kas uz šīs iekārtas ieslēdz un paprasa lietotājiem uzstādīt lietotāju paroli, jo šo paroli ir jāzina lietotājiem, nevis administratoram, kā saka, un veids šifrēšanu. Un jā, šis risinājums jau ir labu laiku pārbaudīts, un, kā saka, nav jauns, ir pārbaudīts un uzticams. Tas ir par šifrēšanu. Tad fonā vēlreiz atgādināšu, ka ja ir kaut kādi jautājumi, tad ierakstam čatiņā un apskatīsim vai nu uzreiz šos jautājumus apskatīšu, vai nu, ja šī tēma tiks pārskatīta vēlāk, tad pieskarsimies tajā brīdī, kad pārskatīsim konkrēto tēmu. Un arī beigās pārskatīsim, ja nu gadījumā man būs paskrējis kāds jautājums garām. Labi, tas ir par disku šifrēšanu, kas iekļaujās šajā Elite pakā. Par XDR, jeb Asset Inspect produktu, kas jau ir diezgan detalizēts darbību pārskata iespējas, kā, lai analizētu, kā ļaunie notikumi ir sākušies, kur viņiem kājas aug, kā tautā saka, un kas ir jāveic, lai uz nākotni, tā kā šādas situācijas vairāk neatkārtotos, lai varētu veikt izpēti. Tātad galvenās Asset Inspect funkcionalitātes. Tātad apkopo reāla laika notikumus, nodrošina plašu filtrēšanu un analīzi, šķirošanu var redzēt notikumus, izmanto Asset reputācijas sistēmu, kas ir pa visu pasauli ir Asset serveri, kuri nodrošina informācijas apmaiņu par to, kas tiek konstatēts, kādi ir jaunākie apdraudējumi, par katra parauga reputāciju, cik viņš ir daudz redzēts pasaulē, cik daudz šis paraugs ir konstatēts par ļaunprātīgu, tādā izpratnē, ka ne tikai jūsu iekārtu, bet pa lielam informāciju no pasaules iekārtām. Ir arī, protams, konfigurējuma un pielāgojuma apziņošana, jo reakcija ir nepieciešama, tālāk bloķēšana un novēršana, iespējas, kā saka, reakcijas iespējas, un ir ļoti labi paredzēts draudu apdraudējumu medībām. Tātad Asset Inspect ir konstatācija, atrodiet ļaunprātīgu anomāliju, tad jūs ir pārredzamība, jūs varat redzēt, kas tiek ietekmēts, kad tas notika un kā tas notika, konkrētais precedents, ko jūs skatāties, un varat novēršana, jeb reakcija, var bloķēt, dzēst, izolēt iekārtu no mašīnas, attālināt, un tas viss arī no konsoles ir iespējams, ka nav pat fiziski jāiet pie šīs iekārtas. Tātad pārredzamība un kontrole. Var redzēt aktīvās komponentes, arī bez failu uzbrukums, ja ir, teiksim, atmiņā tiek ielādētas lietas un bez failu sistēmas iesaistas tiek veikts uzbrukums, arī to var redzēt, var noteikt cēloņus, var noteikt, kā izplatās vidē, ar kādām tehnikām un cik daudz jau ir izplatījies, jo bieži vien ir brīdī, kad tiek kaut kas konstatēts, kaut kāda ļaunprātīgā programmatūra vai šī rīcība, tajā brīdī pirmais, kas ir jāapskatās, vai nav jau izplatība notikusi uz citām iekārtām, un šis ir viens no rīkiem, kura arī to var redzēt un konstatēt. Tad ir kādi ir iespaidotie dati, un arī izmantotās tehnikas var noteikt. Tālāk par atbildes reakcijām, jeb, ko var darīt. Var bloķēt, var izolēt iekārtu, var izbeigt procesu, var attīrīt failu jeb paraugu. Šādā formā. Tātad pats Asset Inspect izmanto aizsardzības risinājumu. No aizsardzības risinājuma tiek savākta informācija un
analīze tiek veikta uz šī Asset Inspect jau servera, lai nenoslogotu pašu darbstaciju, jo arī šis risinājums, informācijas apjoms, kas ir šajā risinājumā, kas tiek iegūts, ir ļoti liels, vājprātīgi liels apjoms. Ir īpaši tad, ja iekārtu skaits ir lielāks, un lai iekārta pati netiktu noslogot veicot šo analīzi veids Asset Inspect serveri. Sanāk, ka ir uz darbstacijas vai uz servera tiek uzstādīts Inspect konektors, kas ir tā kā aģents pēc loģikas, un izmantojot pašu aizsardzības risinājumu, tiek savākt šis konektors, nodod informāciju uz Inspect serveru, uz XDR serveru, kur arī tiek veikta visa šī analīze, konstatācijas, ja vajag tiek trigerēti apziņošanas vai jau reakcijas. Un, Asset Inspect, tas ir svarīga lieta, ka viņu nevar izmantot bez asset aizsardzības primārā līmeņa, ka ir nepieciešams asset aizsardzības risinājums. Un tagad nedaudz pie ko mums reālajā dzīvē tas dotu. Scenārijs pirmais, ja mums ir Asset Protect iekārtas aizsardzības risinājums, kurš aptur uzbrukumu. Šajā gadījumā, piemēram, ir PowerShell ienāk un tiek konstatēts, ka viņš ir slikts un bloķēts. Bez Asset Inspecta tas, ko mēs redzam, ir tātad tika palaists PowerShell skripts un tika nobloķēts, jo tika konstatēts, ka ir sliktas darbības, vai pēc uzvedības, vai pēc parauga, tur jau var būt dažādi veidi, kā viņš tiek konstatēts. Ja mums ir Asset Inspect, jūs redzat visu ķēdīti. No kurienes ienāk, šajā gadījumā tas ir bijis no Outlook e-pasta, Excel attachments, pielikums, kā saka. Tad kādas ir šīs aktīvās komponentes? Tad tas, ka tas ir bijis bezfailu uzbrukums, atmiņā tika ierakstīts. Jūs redzat visu ceļu, kā šis uzbrukums vai vīrus iekļuva, kur ir vājie punkti, kur ir jāapskatās, vai nav jāveic papildus aizsardzības konfigurācijas. Var redzēt arī papildus, kādas tehnikas ir tikušas izmantotas. Un, protams, var arī reakcijas izvēlēties vai bloķēt izpildi, iztīrīt pašu failu, vai šajā gadījumā, ja process jau ir sākts, kas ir šajā gadījumā PowerShell skripta process, tad arī nolikvidēt šo procesu. Un, kā saka, var gūt ne tikai kontroli, bet arī pārliecību par drošību un sirdsmieru var gūt. Un vēl viens scenārijs, kam mēs nedaudz apskatīsim, ir par ransomware. Ja mēs tā, kā saka, brutāli pieejot no sākuma ir tīra vide, iekārtas un tīkls, un gala rezultātā pēc ransomware uzbrukuma ir šifrēti faili un pieprasīt izpirkumu maksu, un par vidu ir bijušas kaut kādas darbības, kas to ir izsaukušas. Šajā gadījumā tās ļaunprātīgās ransomware darbības. Šeit ir pieminēts neļaunprātīga programmatūra, tāpēc, ka bieži vien, lai taisni izvairītos no konstatācijas, no detekcijas, ļaunprāšu izmanto leģitīmas programmas. Jo leģitīmas programmas, kas ir visā pasaulē atpazīstamas, ir mazāk iespēja, ka tās tiek konstatētas kā ļaunprātīgās programmatūras. Tas living of the land, tas ir ka pazīme, bet frāze, kura ietver sevi to, ka arī ļaunprātīgā programmatūra izmanto leģitīmus rīkus, kas bieži vien jau ir uz šīm iekārtām uzstādīti. Kā piemēram, bezfailu vai skriptu metodas, kas var netikt pamanītas likumīgas, jeb leģitīmas programmatūras, gan izplatībai, gan, piemēram, tīkla skenēšanas programmatūras arī mūsdienās jau ir leģitīmas. Vai, kas ir bieži vien lielas durvis, par kurām ienāk ļaunprāši un ļaunās programmatūras, ir vājas paroles, vāja
kā saka, vienkāršas paroles, uzminamas paroles, bieži vien arī kompromitētas iekārtas, no kurām tiek nozagtas šīs paroles. Un tajā gadījumā jau vienkāršums vairāk nespēlēs lomu, bet vienkāršas paroles ir tās, kas ir viegli uzminams un vājas durvis, kā saka, plānas durvis, pa kurām diezgan viegli var ienākt. Tā varētu metaforās teikt. Tā, bet atpakaļ pie ransomware bišķiņ, tātad tīra vide, uzbrucējs, ja ir ieguvis, šajā gadījumā ir ieguvis administratoru lietotāju credentiaļus, jeb autentifikācijas datus, izmanto programmatūras, kas ir leģitīmas, lai izplatītos tīklā un nosprinātos vairākos, kā angliski tas foothold, ielikt kāju durvīs, kā saka, uz citām iekārtām arī. Un pēc tam veic savas darbības un atinstalē nost, jau ir kaut kas uzinstalēts, lai nevarētu izsekot, un gala rezultātā jums šie faili ir nošifrēti un tiek paprasīta izpirkuma maksa. Ja jums nav inspekts, jūs redzat, ka, ja konstatē, šajā gadījumā, ja aizsardzības risinājums konstatē, un es šajā gadījumā varētu konstatēt pēc uzvedības, pēc rīcībām, ja arī, teiksim, tās leģitīmās programmas tiek izmantotas nevis programmatūras, kuras jau var konstatēt pēc būtības, ka tās ir sliktas. Tad, ja nav inspekts šīs XDR risinājums, tad ir minimāla redzamība, var nepamanīt šo leģitīmo programmu izmantošanu, tāpēc, ka programmas, kas ir oficiāls un atzītas un ikdienā lietotas, pārsvarā tām uzticās vairāk. Un tas, ko var pamanīt, ir bieži vien mēģināt visos gadījumos, nevienmēr tas izdodas, bet ļaunprātīgās programmatūras viena rīcība, ko tā dara, ir izslēdz, atinstalē aizsardzības risinājums. Jebkurš aizsardzības risinājums, vai tiek izdarīts šāds mēģinājums. Izslēgt, lai varētu daudz plašāk, ar lielāku rocību veikt šīs darbības. Bet, ja tiek konstatēts, tad tas, ko jūs redzat bez inspekta, ir konstatēts, tika bloķēts. Ja jūs izmantojat XDR risinājumu Asset Inspect, jūs ieraugat atkal pilno ceļu visas darbības, kas tiek darītas. Tātad pārredzamība, jūs iegūstat kontroli. Tas, kam vēl XDRs ir nepieciešams, kā piemēram, ja jūs gribat veikt kiberrisku apdrošināšanu, ir tādas iespējas, ne visas apdrošināšanas kompānijas to piedāvā, bet es zinu, ka pasaulē tas kļūst arvien populārāks un Latvijā jau arī sāk lēnām ienākt kiberrisku apdrošināšanu. Un, ja ir kiberrisku apdrošināšana, tad viena no apdrošinātāja prasībām ir, ka ir jābūt šādam analīzes rīkam. Ja kaut kas notiek, var izsakot, kas ir noticis un no kurienes tas ir nācis. Un, protams, tas, ko jūs vēl gūstat, ir pārliecība par drošību un šo sirdsmieru, ka jūsu vide, jūsu iekārtas ir drošas. Un, ja arī kaut kas notiekās, jūs varat izsakot un novērst gan konkrēto precedentu, gan veikt rīcības, lai novērstu šādus notikumus uz nākotni. Tādā formā. Tad, ar Asset Inspect jūs iegūstat pārredzamību, kontroli, sirdsmieru, kas bieži vien ir ļoti svarīgs, mazāk stresa dzīvē, labāka darba iet uz priekšu, un jūs varat kvalificēties arī kiberrisku apdrošināšanai. Tas ir ļoti īsi un, kā saka, pat diagonāli pāriet pāri Asset Inspectam, jo XDR risinājums, ja mēs iedziļinātos, tad mēs arī varētu runāt ļoti plaši un gari, un lai šodien visu dienu jums nebūtu manī jāklausās, tāpēc tā tikai virspusē pieskārāmies. Nākamā tēmā, jeb slānis Asset aizsardzībā, kas iekļaujās šajā elīte pakā, ir Asset LiveGuard. Jeb cilvēciski runājot, tā ir mākoņu smilškaste. LiveGuard Advanced ir angliskais produkta nosaukums un ļoti labs risinājums pret nultās dienas apdraudējumiem, vai iepriekš neredzētiem, vai arī mērķtiecīgiem uzbrukumiem, kas tiek mērķēti uz konkrētu iekārtu, vai uz konkrētu uzņēmumu, vai uz konkrētu cilvēku kā darbinieku. Nultās dienas vai jauns redzēts, šis ir
liela barjera ļaunprātim, lai būtu piekļuvi ar jaunu izstrādātiem apdraudējumu metodēm, skriptiem, programmatūrām un tādā formā. Tātad mākoņu smilškasta šajā gadījumā tas darbojas tā, ka ir paraugs, kuram tiek noteikts, ka viņš ir vai nu aizdomīgs, vai tiek konstatēts, ka jau bīstams, vai arī ir iespējams paraugu nodot ar roku uz šo mākoņu smilškasti, izvēloties nodot paraugu. Un mākoņu smilškasta darbojas tā, ka ir virtuāla mašīna, tiek uzģenerēta šis paraugs, vai tad, piemēram, tas būtu Excel dokuments vai Word dokuments vai arī e-pasts. Paraugs palielinām varbūt daži, bet, piemēram, vienkāršībai iesim, ka tas ir fails, kurš tiek saņemts e-pastā. Piemēram, par ransomware bija tas Excel. Šāds Excel tiek saņemts e-pastā. Esat LiveGuard funkcionalitāti šo Excel pados uz šo tikko izveidoto mākonī esošo virtuālo mašīnu, tiks atvērts šis Excel un skatīts, kā uzvedās, lai konstatētu tā uzvedība, vai netiek, piemēram, lejuplādētas kādas lietas papildus, vai netiek instalētas programmas, vai kādi skripti tiek izpildīti. Un pēc šīm uzvedībām arī tiek noteikts, kāds ir šī parauga bīstamības pakāpe, tā varētu teikt. Un saņem atbildi par šo rezultātu gan iekārta, no kuras šis paraugs tika nodots, gan arī pārvaldības centrs, un caur šo pārvaldības centru, caur šo konsoli, saņem šo informāciju arī visas pārējās jūsu vidas iekārtas. Kas nozīmē, ka jau vienreiz ienākot vidē ļaunprātīgai programmatūrai vai paraugam, ja viņam ir veikta analīze, visas iekārtas jūsu vidē jau zina, ka kāds ir rezultāts šī parauga analīzē. Ir vēl tā, ka visas šo paraugu detaļas var redzēt pārvaldības konsolē. Tātad visas ir redzamas Asset Protect pārvaldības konsolē. Vairums paraugu tiek izanalizēti mazāk kā 5 minūtēs. Ir atsevišķi paraugi, kas varbūt ir ilgāk, bet arī manā pieredze uzkonfigurēt, tas ir mirklīgs salīdzinoši rezultāts. 5 minūtes jau tas, es teiktu, ir rezerve. Parasti tas ir pāris minūšu jautājums, bet 99% tiek mazāk nekā 5 minūtēs. Var darboties tieši ar aizsardzības risinājumiem, gan endpoint, gan mail security, gan cloud office security, gan šeit nav pieminēta, bet arī server security, jebkurš aizsardzības risinājums var pat tiešo, kā saka, darboties ar šo mākoņu smilškasti. Ar vārdu patiešo ir, ka nodot šos paraugus patiešo. Var arī, protams, caur pārvaldības centru, bet arī iespējams ir, kā saka, uzreiz no iekārtas. Un protams, ir ļoti detalizēta konfigurējama iekārtas politika, šīs konfigurācijas. Par Asset vispār var teikt, ka Asset risinājumi ir diezgan detalizēti konfigurējami. Un šeit ir tāda schēmiņa, kā tas notiekās. Šajā gadījumā ir Asset aizsardzības produkts, ir paraugs, tiek veikta pārbaude šim paraugam iekšā pašā drošības risinājumā, pēc metodoloģijām un konfigurācijām, kas ir iekonfigurētas, un tiek padots arī uz šo mākoņu smilškasti. Protams, ir tas, kādi paraugi tiks padoti, to arī var konfigurēt. Es parasti gan iekonfigurēju, lai viņš dod pirmkārt visus e-pastu pielikumus, otrkārt visu failu tipus, kuriem ir pazīme, ka ir aizdomīgs, tā novēršot ļoti daudz riskus. Bet tad tiek veikti novērojumi, kā uzvedās šis paraugs, un tiek saņemts verdikts. Un varbūt, ka viņš ir malīšus, ir bīstams, aizdomīgs, precīzāk būt bīstams, ļoti aizdomīgs, nedaudz aizdomīgs vai tīrs.
paraugs, un tiek saņemta šī atbilde gan uz pašu drošības risinājumu, no kura tika iesniegta, tas būtu tā konkrētā iekārta, gan šo saņem arī, ja šī iekārta tiek pārvaldīta, saņem arī pārvaldības konsole, un no pārvaldības konsoles šo informāciju saņem visas pārējās iekārtas jūsu vidē. Tas ir par Asset LifeGuard, kas ir mākoņu smilškaste pēc funkcionalitātes. Tā, tas ir par to. Nākamais aizsardzības slānis, kas iekļaujās Asset Protect Elite licencē, ir e-pasta aizsardzība. E-pastu aizsardzība, jeb Asset Mail Security. Tas ir pilnīga e-pasta servera aizsardzība, kā nekā e-pasts joprojām ir primārais vektors uzbrukumiem, visvairāk izmantotais. Asset Mail Security ir iekšēji izstrādāt pret surrogātu pastu, pret pikšķerēšanu un arī pašu servera, ja tas ir fiziskais servers, ja tas nav mākoņu pakalpojums, arī aizsardzība pašam serverim, kur tiek iekļautas visas arī metodoloģiskas aizsardzība, kas nodrošina aizsardzību iekārtām, jeb šim endpoint drošību risinājumam, un apvieno mašīnu mācīšanās, lielos datus, big data, kas ir šajā gadījumā, to var uztvert par šiem Asset Live Grid, kur tiek savākta informācija par paraugu reputācijām, tā skaitā, un nodrošina ļaunprogrammatūru, kas aizsargā par pašiem vīrusiem programmatūrām, antispams, antipikšķerēšanas funkcionalitāte, e-pasta pašu servera aizsardzība, mašīnu mācīšanos balstīta aizsardzība, karantīnas pārvaldība, ja ir serveru klāsteris, e-pasta serveru klāsteris, arī klāstera atbalsts ir, un arī Office 365 atbalsts, ka ja tiek izmantot mākoņu pakalpojumi, arī mākoņu pakalpojumos var e-pastus aizsargāt. Pa lielam aizsardzība e-pastiem, vai lokāliem exchange'am, piemēram, vai arī mākoņu pakalpojumu Office 365, kā piemērs. Par e-pastiem šobrīd sīkāk arī neiesim, lai nevilktu vēl garāku šo visu prezentāciju, un iesim pie nākamā. Ja ir kaut kādi jautājumi, atcerieties, varat droši uzdot čatiņā, atbildēšu, izdiskutēsim, un prezentācijas beigās, ja būs kādi jautājumi, mēs varam arī ieslēgt mikrofonu, un ja vieglāk, bieži vien ir uzdot jautājumu, kā saka, audio formātā. Tādā ziņā. Bet iesim pie nākamās sadaļas, kas aizsardzības slāņi, kas ir iekļaujās Asset Protect Elite. Licencē ir multifaktoru autentifikācija. Apskatīsim. Daudz faktoru, multifaktoru autentifikācija. Bieži vien to saka otrā faktora autentifikācija, bet tehniski sakarā ar to, ka tie faktori var būt 2., 3., 4., 5. multifaktori, jo, ja grib, var saslēgt arī kaut vai 11 faktors. Tas jau funkcionāli būs apgrūtinoši lietotājiem, bet tehniski var. Tādā ziņā. Pa lielam, pēc statistikas datiem, vairāk par pusi no datu noplūdēm ir saistīts taisnīgi ar autentifikācijas, es to teiktu, problēmām. Vai tas ir vāja, vai tas ir uzminēta, vai tas ir nozagta parole, autentifikācijas dati, angliski credentials ir šis vārds. Tādā ziņā. Un Asset Secure Authentication palīdz atrisināt šādus riskus, teiksim, ārējie apakšu uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir jāpieslēdzās kādām sistēmām. Šis otrais faktors var radīt lielu barjeru ļaunprātim, lai izmantotu šo piemēram, autentifikācijas datus. Jo, ja būs šis otrais faktors, bez šī otrā faktora apstiprināšanas nebūs iespējams autentificēties tikai ar lietotāju vārdu un paroli, piemēram. Vēl atbilstības ir likumiem var izpildīt, jo ir arī dažādi regulējumi. Tas, protams, atkarīgs no nozares, kurā uzņēmums darbojās, un katra nozara tiek regulēta nedaudz savādāk, un ar kādiem datiem šis uzņēmums strādā, bet ir, piemēram, regulējumi, ka ir jābūt aizsargātām
piekļuvēm sistēmām, kurās glabājās, piemēram, personu dati, pašu līgu klientu datubāze, kur ir nepieciešams ieviest šo otro faktoru, lai būtu papildus aizsardzība šai sistēmai, kurā glabājās šie dati. Un arī mākoņu pakalpojumi mūsdienās, ka kļūst arvien vairāk arī web sistēmām saucamajām, kur ieviest šo multifaktoru, var palīdzēt ar to, ka, ja ir slikta paroļu higiēna, tur paroli būs 1111 vai QWERTY, piemēram, būs paroli, tad šis otrais faktors savā ziņā, jāsaka, atrisinās vājas paroles problēmu vai novērsīs. Jo atrisināt būtu vienkārši veidot sarežģītāku paroli. Šajā gadījumā viņš novērsīs un mazinās šo risku. Vēl var attālinātā darba spēka, remote desktopi, VPN, autentifikācijas, šādas lietas. Tad arī mērķiecīgus datu pārkāpumus var novērst. Un otrais, ja jūs zināt, kas ir otrais faktors, tad šis viss jums liekas pašsaprotami, bet ir vērts pieminēt. Tad par asset secure authentication galvenajām vēl funkcionalitātēm. Tad darbojas gan fiziskajām atslēgām, tas var būt uz telefona kods, tas var būt uz gudrā pulksteņa iekārtas, tas var būt accept podziņa, tas var būt arī fiziskais tokens, hardware tokens, kas ir, piemēram, USB zibatmiņā, ir tāds iesprauž, un tā ir tas otrais faktors, kaut kas tev pieder. Nav nepieciešama asset secure authentication ieviešanai, nav nepieciešama īpaša aparatūra. Tiek nodrošināts API interface un software development kits, atbalsta standarta protokols, lai izveidotu savienojums ar citām sistēmām, kas ir jūsu kaut kādas izstrādātas vai trešo pušu izstrādātas programmatūras, ir attālinātā pārvaldība, par tām push notifikācijām, ka tu vari piespiest, jo standartā ir tā, ka multifaktors, ka tie, kas lieto, tie zina, ka ir aplikācija pārsvarā uz telefona, kurā tu pievieno šo sistēmu, kurā tu gribi autentificēties vai izmantot šo otro faktoru, un tad tiek ģenerēti kodi, kods ik pa atkarībā kā ir uzstādīts, ik pa minūtei, 2 minūtēm vai 5 minūtēm nomainās, un ir jābūt šai iekārtai šo aplikāciju ar šo kodu, lai varētu autentificēties. Bet var arī push notifikāciju, kad izlaists jautājums, vai tas esi tu, un tu nospied jā, tas esmu es, un tiec ielaists sistēmā. Un uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārši, tur tas var teikt 10 minūtēs jau var uzstādīt. Protams, ja šeit iet runa par kaut kādu trešo pušu izstrādātām sistēmām, tad ir jautājums, kas ir jādara šīs izstrādātās sistēmas pusē. Tur gan, bet pa lielam viegli ieviešams, ir īpaši, ja tas ir jau standartizētos risinājumos. Pielietojums tātad var kā otro faktoru. Es redzu, Andri, jautājums, es pabeigšu šo slaidu, un tad es pievērsīšos tavam jautājumam. Tātad var pievienot šo multifaktoru autentifikāciju fiziskajos datoros, kas ir lietotāju logini, virtuālās iekārtas, remote desktopi, VPN, webmail, CRM, web sistēmas un arī trešo pušu pakalpojumu. Tātad, un Andri bija jautājums par cik soļi sarežģīti ir Azure un SAMLs. Ar aktīvo direktoriju, jā, viņš ir sasienams un salīdzinoši ērti. Es domāju, ka varbūt, Andri, šeit mums būtu jau konkrēti jāskatās uz tas jau būtu instrukciju jautājums, un ja tu varētu padot man ziņu, tā es pielikšu arī beigās, būs mans e-pasts, bet es šobrīd ierakstīšu arī čatiņā savu kontaktu e-pastu, lai vajadzības gadījumā jūs varat man uzrakstīt jautājumus, jo ja arī rodās pēc tam, tā man būs egils@notbaltics.lv.
Un vienmēr var rakstīt arī uz atbalsts@baltic.lv vai support@baltic.lv. Tas ir arī mūsu tā kā e-pasts, uz kuru var pieteikt problēmu pieteikumus, jautājumus un kā. Bet par to Azure integrāciju tas jau būs tāda specifiska lieta, un lai nekavētu visiem laiku, iespējams ir jāpārskata, bet tad ir jāstāsta konkrēti šīs instrukcijas, šie soļi. Jo, ja tu jautā par sarežģītību, tas ir tāds, vienam tas var šķist vienkārši, citam tas var šķist sarežģīti. Un tā kā es neņemos tādu sitienu tev apgalvot vienu, jo tas var būt gan viens, gan otrs. Tādā ziņā. Bet, Andri, mēs varam pēc tam atsevišķi pārunāt detaļas konkrēti, ja tev ir tavai situācijai tas, tavas situācijas specifikas iekļaujot šajā, kā saka, diskusijā, pārunāšanā, nianšu izprašanā un ieviešanas soļos, kā saka. Tas ir par multifaktoru. Cilvēks. Tā, par nākamo aizsardzības slāni, kas iekļaujās Asset Protect Elite licencē, ir mākoņu programma aizsardzība. Mākoņu programma aizsardzība, ko nodrošina paša produkta nosaukums ir Asset Cloud Office Security. Var aizsargāt Microsoft 365 lietojuma programmatūras un arī Google Workspace. Šeit nav pievienots, bet arī Google Workspace pa lielam mākoņu rīkus, kas ir paredzēti sadarbībai, produktivitātes uzlabošanai un nodrošina šo mākoņu pakalpojumu aizsardzību. Tas var būt mākonī bāzēts vai lokāli uzturēts serveris. E-pasts joprojām ir galvenais vektors, līdz ar ko arī, ja tas ir Cloud Office Security, tur arī e-pasta aizsardzība nāk iekšā. Un nodrošina nepārtrauktību. Kā piemēram, ja tiek izmantot Teams, ja tiek izmantots SharePoint, ja tiek izmantots OneDrive failu apmaiņai uzņēmumu iekšpusē, tad arī visas šīs nianses var aizsargāt Asset Cloud Office Security. Un visa šī mākoņu pakalpojumu aizsargāšanas metodes ir izmantotas principā tādas pašas, kādas tiek iekļautas iekārtu aizsardzības risinājumos, un tā skaitā arī tiek visu laiku uzlabotas. Kā saka, ja kaut kas jauns tiek ieviests visos aizsardzības slāņos, ja jauna loģika, metodoloģija tiek atrasta par labu un efektīvu, tā tiek uzreiz iekļauta visos aizsardzības slāņos. Tā skaitā arī Asset Cloud Office Security slānī. Tātad, ko iekļauj aizsardzību pret programmatūru Exchange Online, OneDrive, SharePointā un Teamsos. Surrogātu pastu var filtrēt uzreiz, pikšķerēšanas var atfiltrēt nost, lai nesaņemtu lietotāji, tur phishings un spami visi. LiveGuard Advanced, kas ir tās milžkas, te var tikt arī sasaistīta ar šo Cloud Office Security un ieviešana arī ir salīdzinoši sakarā ar to, ka tas ir mākoņu pakalpojums no Asset biznesa konta, kas ir Asset licenšu pārvaldības sistēma. Ja šī licence ir, tas pāris klikšķu, kā saka, norāda, ar kuru Microsoft tenantu, tur ir tenanti identifikatori, ar kuru ir jāsavieno un saslēdzoties, autentificējoties uz šo vidi, var ieslēgt šo aizsardzību. Minūšu jautājums. Tā, es redzu, atkal viens jautājums ienāca. Par mobilo iekārtu pārvaldību. Tā, es saprotu jautājumu. Pie šī jautājuma pieskarsimies nedaudz vēlāk. Jā, ir. To var veikt no tās pašas pārvaldības konsoles, vienkārši tās ir iekārtas, ko pievienot. Bet es centīšos pats atcerēties un prezentācijas beigās šim Andri vēl pieskarties un cikāk gribu pastāstīt. Bet ja gadījumā es piemirstu, vai interesē vēl kaut kas, droši saki, uzreiz skatīsimies, ko vēl vajag izstāstīt. Bet šobrīd es tad turpināšu par Cloud Office Security.
Tā, un galvenās funkcionalitātes. Tātad ir arī informācijas panelis, jeb šis dashboards, kur var pārskatīt visu. Var redzēt, kas ir detektēts, kas ir konstatēts, filtrēt. Tā, es vēl tas jautājums. Jā, es redzu, Andri, tavu jautājumu, bet šo mēs tomēr beigās apskatīsim, jo visas prezentācijas beigās pārskatīsim. Bet atgriežos tagad atkal pie Cloud Office Security. Tātad panelis, aizsardzība Exchange'am, gan jaunās programmatūras aizsardzība, gan surgāta pats, jeb spāmi pikšķerēšanas, visas šīs puses. LiveGuard, kas ir mākoņu smilšu, kas te var ieslēgt e-pasta sakarā to, ka ir primārais vektors. Es savā vidē, piemēram, iekonfigurējis, ka pilnīgi visi pielikumi tiek padoti uz šo Cloud Sandboxu. Protams, ar ķeksīti, ka lūdzu pēc tam uzreiz dzēst, jo var arī iestatīt, cik ātri dzēst. Un latviešu tas privātuma sajūta jau liek parasti ieķeksēt dzēst uzreiz pēc šīs pārbaudes. Nu, arī tāda lieta, ja tur uztraukums par datu noplūdes iespējām vai cik ilgi tur tiek glabāti šie dati, tad arī tas ir konfigurējams. Uzstādīšana 5 minūtēs, tas ir daži klikšķi interneta logā, pārlūku programmas logā, lai saslēgtu šīs sistēmas, jo mākoņu pakalpojumi atrodas mākonī, un jūsu vidē nav tur papildus iekārtas jāievieš šādā formā. Ja nu vienīgi mēs neuztveram, ka lietotāja iekārta vai šis otrais faktors, arī tā iekārtai gan ir jābūt, vai tas ir tas hard tokens, vai tas ir mobilā telefona aplikācija, šādā formā. Tad multitenancija iespējas arī ir, protams, žurnālēšana, apskatīt žurnālu failus auditlogu, par pikšķerēšanu, kā es minēju, OneDrive, SharePoint, Teams, Exchange, var pārvaldīt Teams, šīs komandas, Microsoft Teams un vietnes visas. Logošana ir visaptvaroša, var pat ieslēgt, ka logo katru pārbaudi. Es gan sev personīgi mūsu vidē esmu šīs izslēdzis, tāpēc, ka tad ir ļoti liels šis log faili un tikai konstatētās vai riskantās lietas, lai es sev personīgi. Bet ir iespējams pat visu žurnālēt, visu logot. Politikas un automatizācija ir iespējams ieviest, jo politikas ir kā konfigurācija kopuma. Konfigurēt ir iespējams plaši. Par karantīnu pārvaldīt ļoti ērti un mērogojamība. Ja palielinās, samazinās skaiti lietotāju, ļoti ērti var mērogot, var pat automātiski aizsargāt jaunos lietotājus, jo mēdz būt situācijas, ka atnāk jauns lietotājs un administratoram ir 5 vai 7 sistēmas vides, kurās ir jāsaklikšķina tiesības, un var gadīties cilvēcīgi kaut kur aizmirst. Un arī šeit var automātiski jau, ja te parādās jauns lietotājs, šajā angliski ir tas tenant Cloud Office Security kontā parādās jauns lietotājs, viņš uzreiz automātiski var tikt aizsargāt. Tāds ērtums, kā saka. Tas ir par mākoņu programmu aizsardzībām un par šo pusi. Un tagad tas jaunums, kas ir šobrīd pavisam jauns aizsardzības slānis par angliski sauksies vulnerability un patch management, ievainojamību un atjauninājumu pārvaldību, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs jauns aizsardzības slānis. Pa lielam, kā jau nosaukums saka, skatās ievainojamības un automātiski ielāpu uzstādīšanu un notrošanu. Vēl tālāk būs arī ekrāna šāviņu, kā tas reālajā vidē izskatās un ko var aizsargāt. Bet pa lielam, ielāpus var skatīties, var automatizēt skenēšanu, izmantot pielāgojumus grafikus, kad tiek šie atjauninājumi veikti, šie paši ielāpu uzstādīšanas, arī programmas, kurām tiek skatīts, var filtrēt, kārtot gan pēc programmām, gan pēc ievainojamību tipiem un nopietnības, var automatizēt šo
pačošanu ir tas žargona vārds, bet pa ielāpu uzstādīšanu var automatizēt vai manuāli darboties un var pielāgot visas iespējas, visas ielāpu politikas. Jā. Ir tā, ka papildus programmatūra nav nepieciešama, tas izmanto šo pašu bāzes asset aizsardzības programmatūru, bet licence gan ir nepieciešama. Licence, kur iekļauj šo aizsardzības slāni, šo funkcionalitāti, asset vulnerability un patch management licenci. Jo, ja nav licences, tad šo funkcionalitāti ieslēgt, diemžēl, nevar. Un paskatīsimies, kā tas izskatās īstajā vidē. Tātad, ja ir pārvaldības centrs, šajā gadījumā Asset Protect Clouds ērtāks ir, iesaku mazāk arī savā vidē jāuztur iekārtas un nav jāapdeito visu laiku pašam. Ieslēgšana konkrētai iekārtai ir tik vienkārši, kā nospiež enable vulnerability and patch managementu. Parādās loks par to, kāda licence, ka atbilstoša licence jāizvēlās un ieslēgt automātiski, un viņš slēdzās, tiek nodots tasks ieslēgt šo funkcionalitāti. Es redzu, Mārcis ir uzdevis jautājumu vai no clouda, vai ir iespējams turēt pie sevis. Šajā gadījumā, ja tavs jautājums par pašu konsoli, tad var gan, un funkcionalitātes ir pieejamas gan cloudā, gan lokālajā, jo šis pašu funkcionalitāti nodrošina aizsardzības risinājums, kas ir uzstādīts, piemēram, Asset Endpoint Security vai Asset Server Security, un tā ir konfigurācija šajā produktā. Ja ir licence, kura dod iespēju izmantot arī šo vulnerability un patch managementu, tad var viņu ieslēgt. Tādā aspektā. Tā kā, ja jautājums ir vai tikai no clouda vai pie sevis, tad ir gan. Es ceru, ka es atbildēju uz tavu jautājumu. Jā, redzu. Un tad iesim tātad ieslēgšana, nospiežam vienu podziņu, viņš parāda izvēles un parādās ikoniņa šāda. Šeit pārvaldības, ja jūs esat iepriekš darbojušies ar pārvaldības centru, tad jūs zināt, ka pie iekārtas nosaukuma ir ikoniņa kāda veida iekārta, vai ir aģents uzstādīts, vai ir aizsardzības risinājums uzstādīts, un no ikoniņām var redzēt arī šo vulnerability un patch management. Un vizuāli ļoti ātri var pamanīt, kam ir ieslēgts, kam nav ieslēgts. Tālāk jau pie pašas iekārtas, ja mēs skatāmies, tad šeit ir tā sadaļa, kurā jau var redzēt konkrētās iekārtas ievainojamības vai pačošanas iespējas, programmatūra pačošanas iespējas. Var, protams, kārtot, filtrēt pēc šiem ievainojumību parametriem, bet, ja jūs darbojaties jau ar asset pārvaldību, tad jūs zinat, gan filtrēšana, gan kārtošana, gan automatizācija var būt ļoti plaši pielietota un ļoti dažādi konfigurējami. Ar iespējām, kas tas nav tikai asset vai asset drošības risinājuma pārvaldība, tas jau ir iekārtu savā ziņā pārvaldība. Jo tie, kas izmanto, es domāju, ka jau zina, ka ir iespējams pat komandu rindu padot uz iekārtu, un ja cilvēks zina, kā izmantot komandu rindu, tad es teiktu, rokas tur ir plaši vaļā un paveicamās lietas, ko ir iespējams paveikt, ir ļoti daudz un ļoti plašas. Bet jā, arī filtrēšana un iekļaujās visās automatizāciju iespējās, dinamisko grupu kārtošanas iespējās un tā. Tālāk tas ir plaši konfigurējams. Pirmkārt, ja ir licence, tad slēdzās iekšā, var auto patch managementu slēgt iekšā, var norādīt, piemēram, kādos laikos tiks pačošana veikta ar domu, ka lai lietotājiem darba laikā tur nesāk kaut ko instalēt, ka ir noteikti laiki. Ja ir, piemēram, prakse uzņēmumā naktī ar veikalu plānu pacelt visas mašīnas, apdeitot un pirms rīta, pirms darbinieki nāk apakaļ atkal nošatdaunot, tad tas ir veids, kā netraucēt darbinieku, bet izdara naktī automatizē šo visu, ka tiek pacelts, piemēram, mašīnas, apdeitots, nopečotas un tiek izslēgts, un lietotājs vispār netiek iespaidots. Protams, var līdzīgi kā ir blacklists un whitelists, var pačot vai nu konkrētas, vai nu pačot visas, izņemot kādas aplikācijas. Tas ir iespējams.
Un tad, protams, ja ir accept, tad izvēlās, kuras nepačot, kā piemēram no konstatēto programmu sarakstā var vienkārši izvēlēties. Tālāk šis ir skats par ievainojamībām. Var redzēt, kāda aplikācija, var redzēt, kāda versija un kāda ir šī ievainojamība. Un jau var izvēlēties konkrētu ievainojamību, var redzēt arī papildus aprakstus, tā skaitā references linkus, kur ir jau sīkāk aprakstīts par konkrēto ievainojamību. Tādā ziņā var veikt. Pirmkārt, var rast izpratni, kāpēc ir svarīgi, un tad izvēlēties, vai šis ir risks, kas mums ir, ko mēs zinām, ir tāds risks un pieņemam, vai arī mēs sakam, nē, tas risks nav pieļaujams un pačojam un izvēlamies jau rīcības, kā saka. Tālāk mēs varam visu šīs ievainojamības, protams, redzēt par viņiem visus aprakstus, vairāk un detaļas. Var, ja mēs pieņemam kādu ievainojamību par pieņemamu un negribam, mēs uzskatām, tā ir, piemēram, trešās puses programmatūrai, kurai tiek kaut kas konstatēts. Un mēs zinām, ka tas ir mūsu izstrādājums, tā ir iekšēji lietot trešo pušu programmatūru, piemēram, priekš mums speciāli izstrādāt. Un mēs zinām, ka mēs viņai esam nogriezuši tur citā līmenī, ka viņi nevar pa tīklu vispār nekur. Bet viņi tiek konstatēta šajā programmatā ievainojamība. Un, ja mēs zinām, ka mēs gribam šo risku akceptēt, mēs varam viņu vienkārši mute, kā apklusināt, un vairāk šī ievainojamība vairāk mums, kā saka, neuzliks neparedzētiskā sarkana. Viņi mums nebūs paziņojumi par šo. Protams, var arī redzēt noklusinātās, tad tālāk var grupēt pēc aplikācijām vai pēc ievainojamībām pašām. Šajā gadījumā augšējā bildē ir pēc aplikācijām sakārtots, un apakšējā bildē, apakšējā sadaļā būs pēc ievainojamībām. Var redzēt, uz cik iekārtām tas ir, arī tu pārskatīt ir ērti. Un šī bilde jau ir no patch managementa. Kreisajā pusē var redzēt, ka sadaļa ir aktīvā ir patch managements, un šeit jau ir programmatūras, kurām ir pieejami patchi, kuram pieejami ielāpi, un redz, kāda ir esošā versija, kāda ir jaunā versija pieejama. Un var salīdzinoši vienkārši nospiest upgrade un arī updateot ar roku izvēlēto darbību. Var arī noautomatizēt, ka tikko ir pieejams var šīs schedules likt. Konfigurācijas iespējas ir plašas, bet tas galvenā doma ir, ka iespējams ieraudzīt programmatūru ievainojamības un redzēt, vai nav novecojusi programmatūras versija. Nopačot. Tātad tas bija pārsvarā par lielu, tas ir arī tas, ko es gribēju īsumā salīdzinoši izstāstīt par šo Elite paku. Un es, kur ir vēlreiz kopskats par to, kas šajā Asset Protect Elite licencē iekļaujās. Un var redzēt, ka ir daudz slāņi, daudz šīs iespējas un aizsardzības. Aizsargā ļoti daudz vektors un ļoti plašs konfigurējums. Un tagad es varētu atgriezties pie Andra jautājuma par, kas bija par mobilām iekārtām. Pamatas noteikto zonu. Par programmu pārvaldību, ja tas ir, es redzu šo jautājumu, es tagad domāju, kā tu to vairāk, es domāju, varbūt Andri, varbūt tev ir pieejams mikrofons, varbūt tu vari tev atļaut ieslēgt mikrofonu, un tad tu vari uzdot šo jautājumu audio formā, jo man liekas, tā būtu efektīvāk izrunāt. Jo, ja es pareizi saprotu, atinstalēt programmatūras centralizētu var, bet tas būtu runa par datoriem kā iekārtām. Arī uz mobilajām iekārtām var. Mobilās iekārtas var redzēt, kur atrodas, var redzēt zonas, var paziņojumus saņemt par zonām, par ģeogrāfiskajām lokācijām. Un šādā formā
Bet, ja ir interese par mobilo iekārtu pārvaldību, tad ir arī citi risinājumi, kas ir vairāk jau pielāgoti tieši mobilajām. Un ja ir, teiksim, runa tikai par mobilo iekārtu, tādu kā pārvaldība, aplikāciju kontroli, konteineru kontroli un tādā formā, tad var būt arī vēl citi risinājumi. Pirmais, kas man nāk prātā par mobilo flotas aizsardzību, sauksim to tā, ir Progress ir labs risinājums. Ja tikai pa mobilēm iet runa, tad es ieteiktu uzmest acis tam. Tas tā starp citu fonā. Tādā ziņā. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, vēl es paskatīšos, vai es visu esmu. Jā, par brīdinām, jā. Bet par tām zonu pamešanu un geogrāfiskajām lokācijām, Andris, tas vairāk uz mobilēm iekārtām, jo mēs varam, piemēram, iekārtai, kas būtu Windows sportīvais dators, viņam pārsvarā nav GPS, piemēram, iekšā. Tad var pēc IP adrešu pūla, pēc publiskās IP adreses kaut ko tādu mēģināt. Un jā, šos datus var redzēt, un tad ir jātaisa šīs piemēram, dinamiskā grupa, kurā pēc kritērijiem iekrīt, un tie iekrīt tajā grupā šī iekārta, tad tiek apziņots cilvēks, kurš vajag šī apziņošanas, šī informācijas nodošanas jautājums tālāk. Es ceru, ka, Andri, ka es uz tavu jautājumu atbildēju. Ja īsti neatbildēju un ir vēl kaut kāds, tad pieraksti vai uzraksti vai pacēl roku vai dod ziņu, ka jā, tomēr ir vēl jautājumi vai nepieciešams precizēt, un tad atgriezīsimies pie šī jautājuma. Un es skatos, ka Edgars vēl ir uzdevis jautājumu, kas ir nepieciešams, lai lietotu Asset konsoli cloudā. Principā viss, kas ir nepieciešams, ir licence, kura dod iespēju šo cloud konsoli lietot. Jebkura biznesa licence, tur ir sauc Asset Protect, visi Advanced, Complete, Elite, Enterprise, jebkura biznesa licence iekļauj sevi pārvaldības konsoli. Pārvaldības konsole cloudā, ja licences galā nav on-prem. Bet, ja ir cloudā, jebkuras licences ietvaros, on-prem var lietot bez papildus maksas. Bet standartā, ja ir Asset Protect Elite, tad varēs Asset Protect Complete, varēs Asset Protect Advanced arī būs šī konsole iekļauta, un Asset Protect Entry arī būs šī konsole. Visās biznesa licencēs nāk līdz pārvaldības konsole. Es ceru, Edgar, ka es atbildēju uz tavu jautājumu. Jā. Tātad šis ir... Tātad, kas mums ir šobrīd ekrānā? Jā, vēlreiz mums ir visi šie aizsardzības slāņi, kas palīdz nodrošināt šo aizsardzību. Šeit vēl viena bildīte par to, ka aizsardzības sistēma arī šeit pa lielam ir šī visi slāņi minēti. Šis varbūt vienkārši cits skats, bet, manuprāt, šī bildīte parāda, cik ļoti vispusēji no visiem aspektiem, no visiem vektoriem tiek šī aizsardzība veikta un cik plašas savietojamības ir šim Asset aizsardzības risinājumiem. Tas pa lielam no manas puses arī ir viss par šo Asset Protect Elite licenci biznesam. Vai jums ir vēl kādi jautājumi, kas ir? Šobrīd tad ir brīdis, kad varat vai nu pacelt rociņu, tad es mikrofonu ieslēgšu, lai jūs varētu audio formātā uzdot šo jautājumu sevi interesējušo, vai arī ierakstiet čatiņā, un tad es atbildēšu uz šo jautājumu čatiņā. Jūs uzdodēsiet jautājumu čatiņā, es atbildēšu mutiski, kā saka, audio formātā. Bet par Asset Protect Elite, dotajā brīdī tas ir arī viss no manas puses. Ja jautājumu nav, tad paldies, ka apmeklējāt šo webināru, šo informatīvo prezentāciju par jauno Asset produktu paku, produktu licenci, kurā iekļaujās arī šis jaunums Vulnerability and Patch Management, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti laba lieta, kas ir parādījusies jaunai Assetam. Labi, dotajā brīdī tad es vēl pāris minūšas fonā palikšu,
Ja nu gadījumā jums kādi jautājumi parādīsies, lai varētu atbildēt, bet tad paldies, paldies par uzmanību.